viena lieta, ko es šat tad dzirdu attiecībā uz Altumu no uzņēmējiem, ir tas, ka Altums tā kā nepiešķir aizdevumus un neko nevar dabūt jaunie uzņēmēji. Ka es nezinu, vai tas ir no prakses, ka ir mēģināts iet un nav sanācis, bet šat tad tādu komentāru saņem. Tas, ko es gribu pateikt, un tas, par ko daudz ir pārliecinājušies. Altums šobrīd Latvijā ir vienīgā instance, kas atbalsta jaunos uzņēmējus. Ja? Jo bankas uz jaunajiem tādiem, kas tikko dibināti, kur vēl vairāk par to, ja tu nāc ar biznesa ideju, vispār neizskata. Saka, uztaisi vienu vismaz gada pārskatu vai kaut sliktākajā gadījumā pusgadu, bet tādu ļoti labu finansiālu un tad nāc. Altum ir vienīgā instance, pie kuras var griezties jaunais uzņēmējs pat ar biznesa ideju un iesniegt pieteikumu aizdevumam vēl pirms ir uzņēmums dibināts. Ja? Un nereti tā ir darīts, nereti tā ir arī izdevies cilvēkiem uzsākt biznesu arī manu klientu lokā. Tajā brīdī, kad Altums apstiprina aizdevumu, tad pirmais nosacījums tādos gadījumos parasti ir nodibināt uzņēmumu. Tāpēc joprojām Altums ir vienīgā instance, vienīgā institūcija, finanšu institūcija, kas atbalsta jaunos. Tāpēc, ja tev ir biznesa ideja un ja tu esi jauns uzņēmējs, tad piesakies Altumam, izmanto šo iespēju. Altumā joprojām ir viszemākās procentu likmes tirgū, jaunajiem uzņēmējiem ir bez papildu eiriboriem, attiecīgi mazliet vecākiem uzņēmumiem arī var dabūt 18 mēnešus bez eiriboru, un pēc tam viņš ieslēdzās minimālas nodrošinājuma prasības, respektīvi Altums ir izveidojis, ja pareizāk sakot, valsts caur Altumu ir izveidojusi absolūti unikālus izdevīgus nosacījumus uzņēmējiem attīstīt savu biznesu. Un kas ir vēl viena būtība, vēl viena burvība tam visam, ka Altumā var pieteikties arī lieli uzņēmumi. Jā, tā nav programma tikai jaunajiem un mazajiem, tā ir arī lieliem uzņēmumiem. Aizdevums tur var dabūt līdz pat 5 miljoni apmērā. Ja? Tad 5 miljoni maksimālais, ko Altums iedod vienam klientam. Un Altum izmanto ļoti daudz uzņēmumu, izmanto arī tu. Un ja vajadzīga palīdzība pieteikuma uzrakstīšanā un vēlies pacelt varbūtību, ka tavs projekts tiks apstiprināts, droši sazinies ar mani.